Nu tā. Sagatavošu sev esmu. Vārītās un svaigās garnēles. Svaigās garnēles. Tātad parādīšu savu slepeno recepti. Droši vien ne slepeno, bet varbūt kāds man ienīdīs, ja šito atklāšu tagad. Respektīvi, svaigās garnēles, jūras sāls, paberam, bet pārāk traki neaizraujamies. Nedaudz. Nākošais. Ņemam ķiploku, sagriežam. Labāk, protams, būtu ar ķiploku spiedi. Es tā domāju, bet galvenais, lai smaka ir asa. Lai smaka pēc iespējas ilgāk noturētos uz ēsmas ūdenī, jo vienalga, lai ko mēs liktu, ūdenī viņi izskalojās. Nežālošas 2 dēviņas. Pilnībā visu. Vārītās es jau sagatavoju, sataisīju. Un tagad parādīšu arī, kā ir taisīt ar svaigajām. Būtībā visur viens un tas pats. Un ko es varu teikt, ka šī recepte vismaz man personīgi ļoti labi strādā. Smaržo ļoti labi. Varētu pats arī apēst. Tā, nākošais. Slepenā sastāvdaļa ir oldrīga, šprotes, sprošu eļļa, lai būtu tāds smaķels. Lejam klāt, arī nežēlojam. Tam visam man ir vēl viens slepenā sastāvdaļa, bet nav nekāda slepenā. Var izmantot arī molleru zivi eļiņu. To es pieliešu klāt ļoti maz. Hop, visu. Kas vēl? Tas arī viss. Tagad smuki visu uzliekam vāciņu. Visu sakratam. Ēsma ir gatava. Viss tas vēl savilksies un būs ļoti labi. Es, protams, likšu tādu, kāda ir šo brīdī, bet vajadzīgs laiks drusku, lai ievelkās. Tā, copējam.